Last Jā, vajag. Es pirmās nāks. Tagad Inesē Ekspresa intervija. Man atļauj man elpu ievilkt. Es nevaru. Ir labi? Jā. Superīgi. Es nekad vispār nevarēju iedomāties, ka var tādas emocijas dabūt pirtī. Pilnīgi. Un tā baila, ka visu laiku viss augstu, ka mēs rokas ielikām. Tik augstu. Ieva vēl saka, ka nenožonīgi augstu tas iegāja. Un man nebija, man sala plaukstas un bišķiņ pēdas. Un tad arvien mazāk sala. Likās, ka es tiešām sajūtu bija, ka sāku jau uzreiz momentā kāpļi vaļā, kašļaus tā. Sāku griezties riņķī un es nevarēju saprast, es pa īstam griežos vai negriežos pa īstam. Gribējos atvērt acis vaļā, paskatīties, kur tu aizbaudu. Nē, jāizbaudu. Tiešām tā kā tādā lidojumā es biju. Pēc tam, kad ienāk atpakaļ pēc baļas vēlreiz pirtī, saliek slotiņas virsū. Un tu guli, man liekas, ka katra daļiņa tad, kad trīc, ir tāda patīkamā ļoti. Un viss tas pats process, man tas viss bija pilnīgs jaunums. Es, ka gāju iekšā tajā pirtī, pašā pirms pēršanās, ka bija tā, ka es apgulos uz tā vēdera, un man jau sāk straujāk sirds pulkstāt. Es laikam nezinu, kas un kā būs. Bet pēc tam arvien vairāk atslābinājos un super. Tiešām nekad nedomāju, ka tā var būt fantastiski. Superīgi. Labi. Tas bija piedzīvojums. Man liekas, ka vajag grūti aprakstīt vārdos, ja? Bet zin kā mēs latvietiem, tas ir tik dabiski to tās sajust, vai ne? Man likās, ka mani pēž. Tu zini, ka bērnībā kādreiz tev uzšāp uz pildi, ja? Nu, jā. Tātad pirmkārt tas, ka tu apgulies un tās vēsās slotiņas. Tāda sajūta, ka tev atverās tādi kanāliņi galvā. Daiga, tu saki, ja tā nav, bet... Tā ir, bet es nejaukšu tavu filozofiju ar to, Tu pēc tam varēs pakomentēt visi. Man bija tāda sajūta, ka manī tā kā mazās Šreka austiņas atverās. Šreka, tāpēc, ka mēs viņas pirms tam runājām par to Šreku. Bet bija pilnīgi tāda sajūta, ka tev poraina galva kļūst. Nu tā, kad... Bet tas vēsums tik forši. Mūzika. Nu, lūk. Mūzika, vat man liekas, manā mūzikā tagad var tās poras. Nu, lūk. Bet tas maigums. Tā kā tāda es nezinu, tā kā tāda latviešu simfonija. Es nevaru to izstāstīt. Es saprotu, tā kā tāds maigums. Tas bija tik skaisti. Es saprotu, tā kā tāds vesels piedzīvojums. Es gribētu, tev nav jābrauc, es nezinu, uz Islandes šito te zilo lagūnu, lai to piedzīvotu. Fantastiski. Nu, lūk, un tad, bet tā kulminācija, sarot, un tu jau jūti, ja, ka tāds pilnīgi kā tāds pērkons tuvojās. Ka tāds pērkons jau tuvojās, un es jau dzirdu, kad es pilnīgi varu vizualizēt, cik, sarot, bet man liekas, tas ir tik fiziski grūti, tā kā, to otru miesu tā, es nezinu, pakļaut, ne, tas nav īstais vārds, bet, ka tu liec tā miesai ne jau ciest, bet es nezinu, tas viss kopā, baigi skaisti, tāds, pilnīgi tāds piedzīvojums, bet varbūt tik latvisks tas piedzīvojums. Man liekas, es nekad tik savu latvietību, tik tuvu nebiju sajūtus, kā tajā brīdī klausies. Tā tad redzu, ka modis mani ved uz to baļu, ja? Es jau saprotu, ka varētu būt vērs, bet ka viņa vienkārši būs galinoši augsta. Un tā, kad Marta saka, vai tu biji tik traki? Bet redzēsim, kā viņai. Es tev uzdeju. Bet tajā brīdī, kad tev modis saka, ko viņš neatceros, ko viņi aiz ausīm kaut ko skalos vai kaut ko, liekas tāds sajūta, ka tev teicis to saka, tad tas obligāti bājas. Tas ir pilnīgi tāda arhetipiska paklausība, kas slēdzās. Oi, bet bija ļoti labi. Es vairs nevaru tagad atsvērt vaļā. Varbūt, ko es esmu sarunājis, bet tiešām tas bija piedzīvojums. Un zini kā, man ir tā, ka, kā man vīrs saka, ja viņš saka, kad mammai kaut kādas trakas lietas, un es, protams, domāju, ka jākrāj naudu izplatnim. Bet varbūt var sakrāt naudu šitam krēslam un vienkārši spirti biežāk braukt. Man tā kā vajag daudz pārdomu tagad. Labi, es sāku sakot.